Gudrība nāk no izdarītā, nevis no tā, ko tu zini. Augstums sākas no kakla uz augšu. Kostīms nepadara tevi par biznesmenu. Mācoties citu valodu, tu iemācies citu sevi. Kad eju garām spogulim, es brīnos, kas ir tas vecais cilvēks, kurš skatās uz mani. Pieraksti savus mērķus un noslēp tos. Pēc gada atrodi un paskaties, ko esi izdarījis. Gandrīz katrs vēlas kaut ko sasniegt. Tie, kas to nevēlas, jau ir padavušies. Disciplīna ir kā rakstnieks. Ja tu katru dienu kaut ko neraksti, tu nekad nepabeigsi romānu. Kāds man bija teicis, ka es neko nesasniegšu. Es vakar nolīgu šo cilvēku. Ģimene var būt sliktāka par draugiem. Sāc ceļot pa pasauli, un tu iemācīsies kaut ko jaunu par savu valsti. Dod pats sev padomus. Neviens cits nezina tevi tā, kā tu pats. Stulbums ir tas, ko tu dari otro reizi pēc pirmās neveiksmes. Ja kāds tevi sāpina pirmo reizi, velns ar viņiem. Otro reizi, velns ar tevi. Ja vēlies pazaudēt draugu, aizdod viņam naudas summu, kuru tu zini, ka viņš nevarēs atmaksāt, bet gaidi, ka viņš to atdos. Ir labāk padot ar siltu roku, nevis augstu. Ja bagāts cilvēks uzkāps uz sava maka, tas nepadarīs viņu garāku. Ģimene var padarīt tevi agresīvu, kā arī laimīgu. Ja tavs dzīves biedrs nav tavs labākais draugs, tad tu īsti neesi iemīlējies. Nekad nestāsti visu, ko tu esi izdarījis, jo daudziem tu izskatīsies par meli. Jo vairāk tu dari, jo vairāk tas liekas nepatiess. Slinkums cenšas izvairīties no darba. Tu zini, ka esi laimīgs, ja tu negribi atgriezties un izmainīt dažus pēdējos gadus. Kad tu esi dzīvs, panākumi balstās uz naudas, ko esi nopelnījis. Kad tu mirsi, panākumi balstās uz to, ko esi izdarījis. Atstājiet dzīvē pēdas. Pēc tam, kad būsiet prom, būs kam sekot. Ja es būtu sekojis visu padomiem, es joprojām mēģinātu izdomāt, kas man jādara. Īsts draugs uzklausīs, kamēr viltus draugs mēģinās izmantot tavas vājās vietas savā labā. Kāpēc jāuztraucas, tu vienalga nepametīsi šo pasauli dzīvus? Paskaties uz visvecāko bildi un saproti, ka tajā redzamie cilvēki ir miruši. Izbaudi dzīvi un izdari, cik vien vari, arī tu būsi cilvēks vecā bildē. Tu nedienē armijā, lai iemācītos disciplīnu, bet tev ir jātēlo, ka tev tāda ir. Izvirzi savus mērķus un saproti, ka tie nebūs viegli, taču izklaidējies, mēģinot. Lietas, ko tu nezini, ir grūtas. Tāpēc nezināmais dzīvē rada stresu. Lietas, kuras tu zini, ir vienkāršas. Tāpēc lielākā daļa cilvēku atkal un atkal dara vienu un to pašu. Kad esi kaut ko izdarījis, tu zini, kā to darīt vai nedarīt. Vienmēr dalies ar kūkas gabalu. Pašam apēdot visu kūku, tev būs slikti. Galu galā visam, kas tev pieder, nav nozīmes. Tas ir tikai tas, ko tu esi paveicis. Kad tu nomirsi, tu paliksi tikai kā attēlu un piekariņu kaste. Nepaies arī ilgs laiks, un arī kastīte būs nozudusi. 20 gadu vecumā tu domā, ka vari iekarot pasauli. 30 gadu vecumā tu domā, ka vēl ir atlicis laiks. 40 gadu vecumā tu sāc uztraukties. Neļauj vecumam būt tavu panākumu skalai. Laiks liks tev zināt. Kad es biju jauns, man nebija rūpes. Es atkal jūtos jauns.
Apraksti sevi sev. Vai tu domā, ka jūs varētu būt draugi ar šo cilvēku? Vai ģimene ir tavi draugi, vai draugi ir tava ģimene? Mājdzīvnieks tevi mīlēs tādu, kāds tu esi, nevis tādu, kāds tu centies būt. Ja tev ir jāatvainojas par vienu un to pašu vairāk nekā vienu reizi, tad tu vai otrs paļaujat kļūdu. Tas ir atkarīgs no tevis, lai uzzinātu, kurš tas ir. Tu vari būt šķīries, bet joprojām precējies. Jaunas valodas apguve palīdz laust aizspriedumus. Stulbums ir domāt, ka esi gudrs. Dodies garā pastaigā pa mežu vai gar pludmali un pajautā sev, vai esi patiesi apmierināts ar savu dzīvi. Ja atbilde ir jā, tad tava dzīve ir pabeigta. Ja atbilde ir nē, tad nevajadzētu tērēt laiku pastaigām. Ja es būtu tu, es nezinātu, ko darīt, jo pazīstu tikai sevi. Ja vēlies izjaukt ģimeni, pieņem viņus darbā. Līdzstrādnieks ir draugs, ja jūs joprojām esat draugi pēc tam, kad vairs neatrodaties uzņēmumā. Kad es biju jauns, man šķita, ka mani vecāki ir ļauni un nepatiesi. Kļūstot vecākam, es uzzināju, ka tas biju es. Maratona skriešana ir kā dzīve. Tas ir grūti, tu steidzies un tad priecājies par beigām. Ja es būtu dzimis bagāts, es nezinātu, kā ir būt bagātam. Ir divu veidu meli. Pirmais ir aizsargāt citus, bet otrs aizsargāt sevi. Diemžēl otrais ir visizplatītākais. Vienmēr ir labāk teikt patiesību. Tomēr atceries, ka tevi neuzskatīs par jauku cilvēku. Veido atmiņas, tas būs tās, ko tu lolosi, kļūstot vecākam. Dodies ceļojumā. Tu atcerēsies ceļojumu daudz ilgāk nekā jaunu mēbeli.